Indija. Latvijā vai ir pieņemts tā, ja tu nedzer, nelieto alkoholu, tā kā vispār, tad Latvijā tas ir ļoti dīvaini. Indijā ir ļoti dīvaini, ja tu nedejo, nedziedi, jau uz ielas kāds dejo un dzied. Tāpēc ir normāli, ka tur cilvēki var piedalīties, iet līdzi, skatās, filmē, pašiem visiem ir interesanti. Un reka mēs varam redzēt arī banerīti. Protams, vispār un ap banerīšiem, uzlīmītiem banerīšiem. Indijā tie ir ļoti daudz, visur pilnīgi, visur. No reklāmas ziņas vienkārši, tur, protams, ir pārbāstība milzīgi. Vienīgais žēl, ka nav, protams, tādas foršas saskaņas, jā, dizainiskās saskaņas. Bet tā viss, protams, liels redzams smogs, jā, reku varam vēl vienu karodziņu redzēt, reku izkārtni var redzēt. Reku pa kreisi tur spāri izreklamēts ir, jā, mūzikas fonā. Tagad sākās bišķi aktīvākas dejas. bišķi ietrakot arī var, ja gribās atties kopā ar indiešiem, tas turīt arī kaut ko, tu bišķi kratamies. Tā, lai nebūtu tā, ka mēs tā kā atpaliekam, viss normāli, tā drīzumā iestāvis tālāk, procesija, vai kas ir deju studija. Jā, tā kā tā Indija superīga vieta, kur var labāk pusties.